Dievas algu, 3. daļa. Mēs esam saplēsuši, nu, to tur, kur tek lejā, nu, ka kultūras tā medīt nokrīt. Uz muguru. Tad mēs vēl saplēsam kaut kādu pīķa gabalu. Tad mēs saplēsam kaut kādu pīķa gabalu. Tad kāda vecena nāca ārā meklēt mūs, mēs redzīt aizmukām. Tad viņi tur palika vāks un tālāk otrā daļa mēs aizgājām uz skolu, runājām par dažām lietām, uzrāpāmies noliktavas. No sākuma tur gan neviens nebija, tāpēc mēs uzkāpām. Tad mēs ēdām, dzērām un vispārējo. Un tad pēkšņi saradās tur daudz cilvēku. Mēs atklājām, ka mēs esam iesprostot. Mēs mēģinājām atrast veidu laukā, kā tikt lejā. Bet mums tā pirmā ideja bija kāpt lejā pie skursteņa, tur nekas nesanāca, jo tur bija pārāk sāpīgi. Edzīt ir vienīgā sanāca. Jā. Otrā ideja bija kāpt lejā pie muguru. Nu, tā tur jumts un tā. Tur vienīgi Edzīt nevarētu tas sanākt. Ne jau uz muguru. Bet tu ielos palikt tas mugurs, tev izbūt kārtībā. Kad tu nagls mugurā sadver, tas pahuļ aizstāv. Tad mēs tur dzērām, ēdinām, uz plāniem iet tālāk. Un tad mēs izdomājām, labi, mēs neizdomājām, mums liktenis to piesprieda, ka mašīna atbrauca. Un mēs ātri mums kā. Tā nebija kaut zaļnieka mašīna. Zaļa mašīna. Tas bija zaļš opels. Es zinu, skatās ten bufetnieces vīram. Bļaļ. Višlidies pamanīja? Nā. Zaļš opels, tas mums nācās skriet lejā. Es būtu salauzu kaut ko noteikti atkal. Jā, Šīfēr salauzi. pievērs to veceņu uzmanību. Kas mēs... Man acis pret tām vecinēm. Atvainojiet. Otrais kāp es. Man bija tā grūtāk, jo man ir kažiņš vēl no muguras. Un Edzīts kaut ko krīstām kāp lejā. Jā. Trešais es kažiņš kāp lejā. Un pēc tam Viņš normālo kāpa. Jā. Un beigās es pēdējais skrēju. Un tad es skrēju lejā pa kalnu. Es pateicu tām sīvītēm atvainojiet uz redzēšanos. Un tad mēs aizskajām kaut kur pie Agriķiem, kā viņi tur veikals sauc. Un tagad mēs esam te parādi atkārt. Tiek atkal kultiķi. Moši pie kultiķa neviens nebūs un būs neekspl... ne, tā veceņu obanā. Jā. Un tagad mums ir doma iet uz pamest māju. Šķaidīt visāds lietas. Jā, tas ir. Un nozlikt apolu laikā. Tas tagad, ko mēs tagad darām visu laiku. Čēnam lietas ārā un dabūjam sūdzu. Šī ir dienas saldība. Mūsu, un kāds kad varētu nosaukt? Mūsu diena. Viena diena saldinieka dzīvē. Trešā daļa. Nē, ieskats salzi dzīvē, bļaļ. Turpinājums. Jā. Mūsu piedzīvojumi saldība. Kas notiek ar mums katru dienu? Katru dienu mums ir spriedze un mēs esam ar to Mēs esam vīri no Kobras 11. Dauņi no Kobras 11. Dauņi no saldu. Dauņi no saldas slīpsīt, kaivs slīpsīt. Trešie tagad jau. Tu filmē, kaži? Jūs jau visu laiku runājat. Ok, beigsim runāt. Klējās mēs pēc 3 sekundēm, ne, 2 sekundēm tiksimies apkārt pie slēgtās tās divanas skolas. Tieši tā. Uz redzēšanos.